Pirmajā piemērā mēs iztēlojamies rātlīgs leņķis pi, bet bišķi mazāks par pi. Tātad pi ir pusapgrieziens, bet bišķi mazāk. Tātad kaut kur šeit būtu tas leņķis pi mīnus x. Kā mēs redzam šajā te otrajā kvadrantā sinus ir pozitīvs, tātad sinus ir pozitīvs, tātad atbilde būs pluszīme. Un tā kā mēs esam tuvu šai te horizontālajai asī, tad mēs kratam galvu pa kreisi pa labi, un mēs saprotam, ka nē, funkcija nemainās un paliek tas pats sinus. Nākamajā mums ir 3pi dalīts ar 2 plus x. Tātad mēs ejam līdz 3pi dalīts ar 2, kas ir šeit, un plus x nozīmē nedaudz vairāk. Tātad tas leņķis būs šeit, 3pi dalīts 2 plus x. Tātad tas atrodas 4. kvadrantā, kur kosinus kā mēs redzam ir pozitīvs, tā atbilde būs pozitīva, un tad 3pi dalīts 2 atrodas tuvu šai te līnijai, tātad mēs kratam galvu uz augšu uz leju, un tad mainās funkcija, tātad būs nevis kosinus, bet būs sinus. Nākamajā izteiksmē, tātad mums ir 90 grādi plus x, tātad mēs aizjām līdz 90 grādiem, un plus x nozīmē vēl bišķiņ, tātad tas būs šitas te leņķis, un mēs redzam, tas ir tā kā sinus tam leņķim ir pozitīvs, un tagad atrodas tuvu vertikālajai šai te līnijai, tad mēs kratam galvu uz augšu uz leju, tātad mainās funkcijas nosaukums uz kosinus. Un pēdējā izteiksme, tātad mēs ejam 360 grādus un pārējām bišķi atpakaļ, jo mīnus x. Tātad leņķis būs šeit kaut kur, un tā kā mēs atrodamies 4. kvadrantā, tur kosinus ir pozitīvs, un tad, tā kā tas atrodas tuvu horizontālajā asī, tad mēs kratam galvu pa kreisi pa labi, tātad nemainās funkcijas nosaukums, tātad paliek tas pats kosinus. Komentārā ierakst atbildi šim, un uzdevums ir atrisināts.